Kas ir digitālie produkti un kā ar tiem vari nopelnīt? Digitālie produkti ir tiešām fantastisks veids, kā pelnīt online vidē. Ārzemēs šāda tipa produkti ir populāri jau ļoti ilgu laiku, pat vairākus gadu desmitus. Latvijā pamazām tas ienāk tādiem pavisam lēniem solīšiem, bet arī ir cilvēki, kas jau pāris gadus piedāvā dažāda veida digitālos produktus. Un kas tad ir digitālais produkts? Salīdzinājumā ar fizisku preci, kas tev, piemēram, būtu jāiepērk no ražotāja, jāmaksā par sūtīšanu, jādomā, kur to preci uzglabāt, ļoti iespējams jāmaksā par kādu fizisku noliktavu. Tad tev tā fiziskā prece ir arī jānogādā līdz tavam klientam, tātad tev viņam ir jānosūta vai jānodod kaut kādā citā veidā. Un tas viss kopā paņem lielu laiku, salīdzinoši arī lielas finanses. Un digitālie produkti savukārt ir tāda ļoti laba alternatīva, kur tu arī radi kaut kādu savu produktu, ko tu vari pārdot, bet principā tu viņu radi tikai ar savām prasmēm un zināšanām, un tev nav vairāk nekādi šie te apgrūtinājumi ar kaut kādu preču iepirkšanu, sūtīšanu, klientiem nosūtīšanu un tā tālāk. Digitālais produkts tātad nav fizisks produkts, bet tas ir produkts, kas eksistē tikai tiešsaistes vidē. Tu viņu vari vai nu aplūkot online, vai lejupielādēt atsevišķos gadījumos. Un milzīgs pluss digitālajam produktam ir tas, ka atkal salīdzinājumā ar kaut kādām fiziskām precēm, kas tev ir jāiepērk atkal un atkal, vienmēr tiklīdz cilvēki izpērk, tev ir atkal jāiepērk jaunas, tad digitālo produktu tu uztaisi vienu reizi un vari viņu pārdot kaut vai 100, kaut vai 1000, kaut vai 10,000 reižu to vienīgo digitālo produktu, ko tu varēji izveidot tikai ar savām prasmēm un vai zināšanām. Un kādi tad ir dažādi digitālo produktu veidi? Tātad pirmais ir dažādi printables materiāli, bet mēs arī aplūkosim atsevišķā video vairākus piemērus. Printables materiāli ir dažādas lietas, dažādi faili, ko tev vajadzētu izprintēt. Tas var būt gan kaut kas darbam, arī tāpat kā kaut kādi plānotāji kalendāri, kas ir 2. punktā, vai arī kādas darba lapas varbūt, vai varbūt kaut kādas kartiņas bērnu ballītē, vai kartiņas kāzām. Tātad printables ir dažādi faili digitālā veidā, kas ir paredzēti printēšanai. Nākamais ir dažādi plānotāji un kalendāri, kas var būt gan printables veidā, jeb printējuma materiālu veidā, gan arī tīri tiešsaistē, ka tev ir kaut kāds links vai kaut kāds fails, ko tu vari atvērt vai no online vai savā datorā un aizpildīt viņu tur. Tātad tev viņu nevajag neprintēt, nekā citādāk padarīt fizisku, bet tu viņu vari sapildīt savā datorā vai kaut vai telefonā. Un tie var būt jebkādi plānotāji, jebkādi kalendāri, gan darba organizācijas, gan varbūt kaut kāds ģimenes kalendārs, piemēram, gan tievēšanas kalendārs, ēšanas plāns, kas arī saskaras jau ar šo te punktiņu. Tad varbūt arī pie viena izstāstīšu par šo, jo tas arī ir kaut kas līdzīgs. Tātad dažādas receptes, diētu plāni, tātad arī iespējams tu esi pat certificēts kāds speciālists, kurš cilvēkiem var ieteikt, kā viņiem labāk un pareizāk ēst, lai viņi, piemēram, zaudētu svaru vai sasniegtu kaut kādus citus mērķus. Varbūt tu neesi certificēts speciālists, bet tev pašam ir kaut kāda pieredze, vai arī tevi ļoti, ļoti interesē kaut kādas receptes saistībā ar kaut kādu konkrētu tēmu. Piemēram, es nezinu, kaut kādas tur 100 receptes tavai svara zaudēšanai, vai arī 100 vistas gaļas receptes, piemēram, kaut kas tāds, ko tu vari izveidot, salikt arī elektroniskā failā un pārdot cilvēkiem. Protams, tās cenas nebūs ļoti dārgas šāda veida produktiem, sevišķi šiem printables plānotājiem, kaut kādiem diētu plāniem, receptēm. Parasti tās cenas ir vai nu pat līdz $1, atkarīgs arī no tā apjoma, protams, vai arī kaut kādi daži dolāri vai eiro, piemēram. Bet kaut kas jau dārgāks un apjomīgāks būtu, piemēram, kursi un apmācības, kas arī Latvijā, es teiktu, nav visai populāri, un cilvēkiem ir kaut kāda ļoti interesanta uztvere par citiem cilvēkiem, kuri tirgo kaut kādus kursus un apmācības, un nezinu, kādu iemeslu dēļ daudziem tas neliekas pareizi. Manuprāt, tas ir tikai un vienīgi apsveicami, ka tev ir tik vērtīgas zināšanas, ka tu vari viņas pārvērst arī kaut kādā digitālā produktā, šajā gadījumā kaut kādā kursā vai apmācībās.
arī man ir savs kurs, kuru palaidu rudenī pagājušajā, jā. Un cena kursam šobrīd 39 eiro, un kurs man ir ienesis aptuveni kaut kādus nepilnus 3000 eiro. Neesmu tādu precīzi skaitījusi, bet no aptuveni kaut kas tāds varētu būt. Tāpat es piedāvāju arī individuālas konsultācijas, individuālas apmācības. Tas jau vairs nebūs tāds digitālais produkts, jo digitālais produkts ir tas, ko tu izveido vienu reizi gatavu, un cilvēki viņu var paši saviem spēkiem nopirkt, un tev tajā vairs nav jāiesaistās. Konsultācija būs kaut kas mazliet citādāks, tur jau tev ir jāiesaistās, bet principā arī apmācības tu vari izveidot digitālā formātā. Vai arī vēl digitāls produkts varētu būt, piemēram, kaut kāds virtuāls pasākums, kur tu, piemēram, 4 nedēļu garumā organizē kaut kādas apmācības, un cilvēki, piemēram, var iegādāties to pieeju tam pasākumam tavā mājaslapā vai kādā citā platformā. Tā kā iespējas šeit arī ir neskaitāmas, un atkal cieši saistīts ar šo te. Būtu arī šis pēdējais punkts, pamācības, jeb tā saucamie tutorials par jebkuru tev zināmo tēmu. Tas var būt gan kaut kas digitāls, gan tas var nebūt kaut kas digitāls. Tie var būt gan sociālajie mēdīji, arī vakar redzēju tieši ļoti foršus piemērus. Piemēri gan man tā vai tā ir, bet es salikšu vēl tos piemērus, ko es redzēju. Tur tik specifiski tādas lietiņas, šie tutoriāli, pamācības, par tik specifiskām lietām, kā tur, piemēram, ar akvareļa krāsām tieši skaisti uzzīmēt kaut kādas augu kompozīcijas vai augu lapas. Tā kā kaut kas ļoti, ļoti specifisks. Nevis tur māksla vispārīgi, nevis tur akvareļu zīmēšana vispārīgi, tātad gleznošana ar akvareļu krāsām, bet vēl kaut kas specifiskāks, tieši konkrēti uz augiem. Un tur tādi piemēri bija vairāk, tā kā arī, domāju, būs interesanti jums aplūkot to. Tie var būt, protams, sociālajie mēdīji, tas var būt arī kaut kādas mājaslapu platformas, Wix, Shopify, jebkas tu vari uztaisīt kaut kādu kursiņu, kaut kādu apmācību, pamācību par šo konkrēto tēmu, un tas var būt gan video veidā, gan tas var būt arī e-grāmatas veidā. Tātad, ka tu pat sevi nefilmē, tā kā es to daru šobrīd, un kā tas bija arī principā manā kursā, bet, ka tu saliec to elektroniskā grāmatā, tātad kaut vai Google Doc failā, un leju pielādēt to kā PDF, un tā ir tava e-grāmata. Protams, tev ir jāparūpēs par to, lai tur ir tā kā pirmā lapa, tā kā pirmais vāks, tā kā grāmatām aprakstīts kaut kāds ievadiņš, un tā kā tu saglabā to grāmatas struktūru, bet atkal jau tas ir digitālā formātā. Un tāpat tas var būt ļoti, ļoti daudz kas cits. Tā var būt adīšana, tamborēšana, dārza lietas. Arī esmu redzējis, tepat Latvijā ir viena sieviete, kurai tur arī bija visādas pamācības un apmācības, vai e-grāmatas, vai kursiņi. Tur par tomātiem, man liekas, bija atsevišķi. Tad tur atsevišķi par kaut kādiem ziediem konkrētiem, vai daudzgadīgiem, vai viengadīgiem. Precīzi neatceros, bet es ceru, ka domu sapratāt. Tātad tu savas zināšanas vari pārvērst digitālā produktā. Un man pat draudzene ir viena, kura arī ir teikusi, ka viņa tur Etsijā pēr kaut kādus tamborēšanas vai video vai e-grāmatas, lai arī iemācītos labāk tamborēt, arī kaut kādus interesantos rakstus. Tā arī ir vēl viena lieta, tie šie saucamie paterni, tātad kaut kādi raksti, ko cilvēki reāli gatavi ir pirkt, lai uzadītu, uztamborētu vai kā citādi uzdarinātu kaut ko skaistu. Tā kā es uzskatu, ka šādu lietu var darīt jebkurš, kuram ir kaut kādas zināšanas par jebkuru lietu. Tas var būt tavs hobijs, tam nav obligāti jābūt saistītam ar tavu darbu, bet ar laiku to hobiju tu arī vari pārvērst kaut kādā finansiālā iegūmā, un iespējams ar vēl ilgāku laiku sākt pelnīt jau tik nopietni, ka tas var kļūt par tavu pamata nodarbošanās veidu. Jā, viss atkarīgs būs, protams, no tās tēmas, no tās nišas un arī, protams, no tevis paša, jo, lai to veiksmīgi attīstītu, sevišķi Latvijā mums nav tāda platforma kā Etsy, piemēram. Tā kā jā, mēs Latvijā varam izmantot Etsy, un gan jau ir kaut kas, ko tur arī var latviešu valodā atrast, būs man arī citās prezentācijās pie Print on Demand, kur latviešu valodā tieši Etsijā tur krūzītes kaut kādas bija. Nezinu konkrēti par šādiem tutoriāliem, vai ir latviešu valodā vai nē, bet tādā ziņā, ka mums nav tāda platforma, tā kā Etsy, kur tikai tagad visi latvieši varētu salikt savus kaut kādus darinājumus un pamācības. Nav tāds tā kā marketplace, tāda tirgus platforma mums nav, kas būtu tikai uz Latvijas tirgu vērsta.
Tāpēc ārzemēs, protams, tas var būt vieglāk. Protams, ja tev ir angļu valodas zināšanas, tu vari veidot uzreiz ārzemju auditorijai kaut ko tam līdzīgu, bet ja tev nav tās angļu valodas zināšanas, tu tāpat to vari darīt. Vienkārši tu vari to darīt Latvijā, un vienkārši tie kanāli, caur kuriem tu to varēsi reklamēt, būs mazliet citi. Tā tad arī tas pats TikToks, protams, sociālajie mediji, varbūt kaut kādas Facebook grupas, piemēram, vēl kaut kādi citi veidi. Tā kā viss tas būs atkarīgs no tevis. Tātad būs jāiegulda šis darbiņš, laiciņš, lai tu reklamētu to savu digitālo produktu. Tā kā nebūs tā, ka cilvēki to vienkārši pirks viņu nezinot par tevi, neredzot tevi. Tātad tev ir jābūt redzamam, un tev ir arī jāstāsta par to savu digitālo produktu, lai cilvēki viņu iegādātos. Tāpat ir dažādi templēti, jeb veidnes latviešu valodā sakot, un veidnes mums var būt visdažādākajām lietām. Veidnes var būt Canvā, piemēram, ja padodas kaut kādi dizaini, tad noteikti var veidot kaut kādus šos templētus Canvā, ko jau atkal tālāk var izmantot dažādām biznesa vajadzībām. Arī Etsijs ir pilns ar šiem Canvas templētiem, un vēl neskaitāmas citas datu bāzes, kur var atrast dažādus unikālākus tādus Canva templētus. Protams, ļoti daudz, kas ir pieejams tajā pašā Canvā bez maksas, bet tomēr jāsaprot, ka tās biznesa nepieciešamības var būt ļoti dažādas cilvēkiem, un varbūt tomēr viņiem nav atrodams tas, ko viņiem vajag tajā Canvā. Tu vari izveidot kaut ko unikālu, atkal jau varbūt, piemēram, tieši ēdināšanas uzņēmumiem kaut kādi storiju seti un postu seti ar dažādiem elementiem, kas ir vienojoši. Tur var izpausties ļoti, ļoti plaši. Tāpat, ja padodas dizains, tad var taisīt dažādus mājaslapas templētus. Tātad tā ir arī pilnībā atšķirīga nozare, ko var darīt, un tas gan atkal kaut kas mazliet specifiskāks, bet tie, kam ir interesi, noteikti var papētīt par šo vairāk. Kaut kad arī iespējams citos video par šo vēl runāsim. Un tāpat, ja padodas, piemēram, video apstrādi, izveidot kaut kādus foršus video templētus, veidnes, tad noteikti arī tādus var pārdot. Un ārzemēs ir ļoti daudz šīs datubāzes, kur ir pilns ar šādiem piedāvājumiem, un viņus arī tiešām pērk. Protams, atkal jārēķinās ārzemēs, tas tirgus būs daudzkārt lielāks. Tur pat nav iespējams pateikt, cik reizes lielāks. 10 000 reizes lielāks, 100 000 reizes lielāks. Neesmu droši, nav ne jausmas, bet viņš ir stipri lielāks. Arī jāņem vērā, ka citas valstis ir arī advancētākas par mums, un tur tas viss notiek un attīstās ātrāk. Cilvēki ir vairāk informēti par šādām iespējām, par to, ka viņi tādas var izmantot un tā. Bet, protams, lielāks potenciāls būs uz ārzemju tirgu, bet arī Latvijā tu to vari darīt. Atkal tev nebūs varbūt tik viegli un ērti sasniegt savu klientu caur šīm datubāzēm, jo Latvijas klienti ļoti bieži tur varbūt nemeklēs kaut ko, bet tu vari reklamēt to caur savu TikToku. Tāpat dažādi tiešsaistes abonementi. Viens no piemēriem arī varētu būt kaut kāda, piemēram, Discord grupa, ko var abonēt. Kā vienmēr esmu teikusi, ka man absolūti nekādu pretenziju pret to nav. Man pretenzijas ir pret to, ka tur ir nekvalitatīva informācija vai pat nepatiesa informācija vai pat neiesakāma informācija. Tā kā tādas lietas, kas patiesībā ir aizliegtas. Un tā, bet kopumā, ja tas ir kvalitatīvi un ja cilvēki saņem to solīto produktu, kas viņiem ir ticis solīts, tad nekādu problēmu man nav ar šādiem tiešsaistes abonementiem. Un to, protams, var realizēt dažāda veida platformās. Un atkal jau tas var būt par jebkādu tēmu, diēta, dievēšana, piemēram, katru dienu dalies ar kaut kādiem ieteikumiem tai dienai vai kaut kādu treniņu plānu, vai varbūt aizsūti video ar kaut kādiem vingrinājumiem, lai tagad visi uztais tos vingrinājumus obligāti tajā dienā. Vai atkal tie var būt tie paši tomāti, uzliec vienkārši kaut kādu simbolisku samaksu, kaut kādi pāris eiro mēnesī, piemēram, lai cilvēki tev neatsakās, tad, kad nav tur tā aktuālā sezona, varbūt, piemēram, un tur tu vari sūtīt visādas šķirnes, tur tu vari sūtīt visādus ieteikumus, tu vari sūtīt atgādinājumus, tur tagad šajās nedēļās vajadzētu iesēt tos tomātus, tad šajās nedēļās varam sākt stādīt ārā siltumnīcā, vai varbūt tur, piemēram, brīdinājumi, tur vēl nesteidzamies, vēl nestādam, tur gaidām kaut kādi augstāki laiki vai kaut kas tāds. Tā kā to arī var attiecināt uz jebkuru nozari, kura tev patīk, kura tev interesē, tam nav obligāti jābūt saistītam ar tavu darbu, tas varbūt arī saistīts ar tavu hobiju.
Un tad pēdējais, kas mums palika, ko vēl nezinājām, tātad grafiskie elementi, šis arī vairāk būs dizaineriem, un arī ārzemēs ir dažādas šīs datubāzes, kur var iegādāties dažādus grafiskos elementus. Jo ir tā, ka daudziem varbūt liekas, ka Canva taču ir viss, un ja tu vēl paņem to pro versiju par 12 eiro mēnesī, tur ir viss, tur ir elementi un viss. Jā, tur ir ļoti daudz kas, bet patiesībā dizaineriem tās nepieciešamības nereti varbūt arī tādas stipri specifiskākas, un iespējams viņi tomēr nevar tur atrast tos elementus, ko viņiem vajag, lai viņi realizētu savu ideju. Vēl faktors, ka dizaineri jau standartā, tādi tā kā, ja mēs runājam par profesionāliem dizaineriem, viņi jau standartā nestrādā ar Canvu, varbūt tagad arī vairāk strādā kaut kā, mēs, piemēram, savā darbā, es teiktu, 95% gadījumu izmantojam Canvu, jo viņi ir tiešām kļuvusi ļoti advancēti un tur ļoti labi var paveikt dažādas lietas, bet liela daļa, sevišķi kaut kādi tādi vecāki dizaineri, viņi tomēr pieturās pie šīm standarta platformām, kas ir kaut kāds Photoshop, Illustrators, un tur arī tās iespējas nav tik plašas kā Canva, un nereti viņi meklē dažādus šos elementus dažādās dizainu datubāzēs, un nereti arī par tiem elementiem ir jāmaksā. Tātad, ja tu esi dizaineris, arī tu vari kļūt par šo elementu radītāju un pārdot viņus dažādās šajās dizaina elementu datubāzēs. Tā, un tad šeit mums būs vairāki piemēriņi, bet, kā es teicu, iepriekšējās prezentācijās, tad es šeit šajā video nevaru parādīt šo. Es to ielikšu atsevišķā video, tā kā paldies par uzmanību pagaidām, un tad jau tiekamies nākamajā piemēra video. Atā!